Pirmkārt, viņš ir ļoti savā veidā sarežģīts priekš izpildes projektiem, tāpēc, ka no sākuma ir jātaisa konstrukcija šim darbam, šai te pudelītei. Konstrukcija tas nozīmē tehnisks rasējums ar visiem izmēriem, paraugiem, izgriešanas tā, lai varētu šo pudelīti pēc tam iepakot un uztaisīt. Ja? Šeit es skatos, ka šeit ir roku darbs, ja, kad ir jālīmē iekšā skočs un jāpieliek, un plus vēl jāiepako tā pudelīti. Pastāv iespēja, pieņemsim, ja gribās automatizēt, pastāv tādas konstrukcijas, kur tu vienkārši aizloki, sataisi, aizķeksē, lai nebūtu jālīmē skočs. Tas nedaudz pātrina darba procesu un samazina izmaksas, tāpēc, ka ar vienu reizi. Un, protams, te ir roku darbs tajā, kad ir jāskavo klāt šitādi te bukletiņi, ja, lai būtu informācija. Ja tā godīgi, es savā veidā ieteiktu vispār nākotnē izmantot tā, ka šeit būtu apdrukāt visu informāciju, nedrukāt šitādu pašu flyerīti, bet visu informāciju ielikt tajā iepakojumā. Tas būtu tā, ka tas ir ātrāk, izdevīgāk un vienkāršāk.